Pateicoties raidījuma draugu atbalstam, jūs klausāties brīvu cilvēku brīvas sarunas. Brīdinām, ka ierakstā var dzirdēt pa kādam lamu vārdam, neviens joks netiek paskaidrots, un katrs izskanējušais vārds ir runātāja personīgais viedoklis. Šajā sērijā dzirdēsiet. Bet nosaukums ir mainīts ne uz Paulu, ne uz Čakstī, ne uz Kirhensteinu, ne uz Cukuru vai kādu citu ievērojumu vīru, bet tas sauksies Riks Airport City. Kā šāda te darbības imitācija dod iespēju pārpumpēt naudu no budžeta un citiem centralizētiem avotiem, pārpumpēt reklāmistiem un piristiem priekšvēlēšanu periodā. Gribi to mieru, gatavojies kāram, jo Krievija nesaprot pilnīgi nekādu citu valodu, vienīgi to, kad iedod pa muti. Un tā ritīgi. Es šim cilvēkam neticu nevienam vārdam, ņemot vērā, ka viņš parakstās zem klejmelīgiem apgalvojumiem. Nu, par sprūdu vispār tur nav jautājums, ja? Jautājumi iz provinces, ja? Jā, jautājumi no provinces. Dzintris un Mārcis dzīvo laukos, bet nevar palikt vienaldzīgi pret valstī notiekošo. Janvāris nebeidz beigties, februāris nevar nekā sākties, un vēl viena nelaime, ka Dzintris aizbraucis kaut kādā tālākā mežā. Halo, Dzintri, vai tu esi vismaz pa telefonu? Jā, saka, ir, es ceru, jā, mežā esmu, kur, neteikšu. Vai tu gatavo bunkuru? Nesaki, kur tikai, nu tā, dod mājā. Jā, koordinātas, teiksim, noraidīt no vizuāli un visādi. Nu, es skatos attejas un pieejas takas pamatā tagad. Mīnu izvietošanai. Nu, kaut kas, jā. Par to mēs arī vēlāk raidījumā parunāsim, tad noskaidrosim, vai Mārcis mums ir parastajā vietā, tur, kur ir vējš un ir liels internets. Vai tu esi, Mārcis, halū? Esmu ar aumežu labu internetu un lejuplādēšanas ātrums 129 tikko pārbaudīju. Bet šodien sāksim ar vienu atgādinājumu, ka mēs esam teju tikuši līdz ilgi solītā speciāla izlaiduma par Vāciju ierakstam, jo Vācija šobrīd ir mums te topā, vai ne, Mārci? Nu, Vācija pēc būtības ir vienmēr topā, tikai tur šobrīd vēl tas katliņš ir pasildīts nevis tā kā uz vienu uguntiņas, bet tā kā uz 4 spirta lampiņām un vēl vienu lodlampu, tā kā tiem, kuri neseko, iesaku. Brīnum, ne brīnum, bet mēs to ierakstu līdz šim tik ilgi atlikām, tāpēc, ka mēs negribējām te paši savā starpā pavārīties. Esam uzaicinājuši ļoti cienījamus, bez kādas ironijas Vācijas ekspertus parunāties, tā kā tuvākajās dienās iespējams, ka būs vēl kāds paziņojums par Vācijas speciālu izlaidumu, bet, atpakaļ pie tā, kas ir noticis. Un tas, kas ir noticis, tas ir tas pats, kas notiek visu laiku mums tepat Latvijā. Mums ir tāda vārdu došanas sērga. Vārdu došanas un vārdu mainīšanas sērga piemetusies. Un sākšu ar jautājumu, ja Kuivižus pārsauktu uz Kolātpili un Kuivižu veikalu uz tirzniecības centru Randu pļavas, vai tev būtu vieglāk un skaistāk dzīvot? Nē. Šeit cilvēki vismaz šai lokalizācijas izteiksmē ir ļoti, ļoti konservatīvi, un jebkurš nosaukuma mainījums būtu izraisījis pat mērenajam un mierīgajam Kuivižu ciemam diezgan vētraina reakcija. Tā kā nē. Bet rīdziniekiem gan tā lieta traki patīk, un es saprotu, tur no Kuivižiem es paskatījies uz šito vārdu mainīšanas un došanas sērgu, un tev ir ko teikt. Tu zini, tur tiešām visu laiku nāk klāt, un tie pamatojumi, tos var palasīt kā tādu zinātnisku, fantastisko literatūru. Pārtaisīt, tas ir tas pats, kas pārstāstīt. Jūs atceraties, bija tas 300,000 projekts par uzvaras laukumā vai savā laikā arī PSKP 22. kongresa laukuma vai okupācijas staba laukuma pārstāstīšanu. Tas projekts bija saņēmis, starp citu, visaugstāko vērtējumu, tajos visos projektos, kas tur tika iesniegt tajā zinātniskajā padomē vai kā to sauc. Tad tā pārstāstīšana balstīsies uz detalizētām, jaunradītām zināšanām par šīs vietas vēsturi, mūsdienu diskursu,
tādējādi sekmējot drošību, demokrātijas pozīcijas un vispār cilvēciskās vērtības. Lūk, šie sekmējumi droši vien arī ir pamatā citiem pārtaisījumiem, kas man te tālāk nāks priekšā. Pats pēdējais mums arī laimējās, pat pirmdien Rīgas lidosta arī informē par savu jauno zīmolu un jaunām investīcijām, kas tur nākšot. Es tā kā nožēloju, ka Lemberga tvēriens ir kļūst vājāks, jo kādēļ gan tai jāsauc par Rīgas lidostu, un Rīga nolaista, un tā Ventspils smuka, un gan jau tur attiecīgās sviras un politiskās dalīšanas sanātu viņam, bet vairs jau tā kā nav. Starp citu, lidostē Rīga ir bijusi šitā sērga ik pa brīdim, ja jūs zināt. Pirmais, ko es te redzu, ir 2009. Gadā, tur bija tādas ieceres. Lūk, mēs te lasām avotos, ka Starptautiskā lidosta Rīga atbalsta sabiedrības diskusiju par iespējamu nosaukumu maiņu, taču tā maiņa prasa rūpīgu izvērtēšanu un komplicētu procedūru ievērošanu. Paši savā laikā esam domājuši par vēsturiski valstiski nozīmīgu personāliju vārdu piešķiršanu lidostai. Un tobrīd iestājas par Zigfrīda Meirovica vārdu, ka tas būtu tas, kurš visprecīzāk atbilst šīm augstajām vērtībām un saskan ar mūsu ambīcijām stiprināt Latvijas vietu pasaulē, bet tā kā tur vajag, tā kā baigi uzmanīgi pētīt un mērīt, neviens laikam nepēta, jo tā lieta aiziet secen. Tād, skatoties pēc dažām Austrum Eiropas valstīm, tad ir Šopēna lidosta Budapeštā, ja? Ferenca Lista Budapeštā, Šopēna ir Varšavā. Tātad mākslas un mūzikas pasaules, tad varētu būt, Raman Paula, dzīves, viņš tad maz nians, bet, Tam tukuma lidost nosauksim Raimondam Paulam. No Jūrmalas ir tur kaut kur no tā gala, viņš no Ilgciem ir beidz. Bet tas tā kā pusceļā līdz tukumam. Kas 22. gada nogalē nāca, tas tomēr vairāk atkal gāja uz politiskām personām. Meirovics bija tā kā aizstumts nostāk, bet, kā tie atkal avoti raksta, ka nacionālie politiķi ik pa laikam, aizmirstot iepriekšējo gadu savu kolēģi izteikumus, nāk klajā ar ierosinājumiem, ka kādi ievērojami tieši vārdā būtu jānosauc Rīgas starptautiskā lidostā. Tas ir 22. gada novembris. Saeimas deputāts un Nacionālās apvienības Rihards Kols, mums labi pazīstamais, ir nācis klajā ar ideju lidostu nosaukt Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes vārdā. Var noprast, ka Kola kungam tur ar līdzjutēju vākšanu nav veicies, un tad, tagad gan lidostā ir, laikam tā nosaukuma maiņa ir, bet nosaukums ir mainīts ne uz Paulu, ne uz Čakstī, ne uz Kirchensteinu, ne uz Cukuru vai kādu citu ievērojumu vīru, bet tas sauksies Riks Airport City, tas jaunais. Dzintri, kā tu zini, ka tas nav uz ievērojumu vīru? Mēs jau nezinām, šitie reperi, viņiem visādi jocīgi vārdi ir. Varbūt šitas ir kādam dziedātājam, Riks viņš ir. Jo mums taču ir Diņķis un Edžu tāds un Maģu tāds, tur ir, varbūt, ka tas ir kādam cilvēkam. Manā rīcībā esošās zināšanas, es vēl neesmu aprunājies pie veikala, varbūt, ka tur kāds zina, bet tur tos reperus mazāk zina. Starp citu, šitais izmaksāšot interesanti uzrakstīts. Tātad šīs vizuālās identitātes izmaksas uz to Riga Airport pārsniedz 92,000 eiro bez PVN, tā izmaksās. Bet interesanti, ka tas nevis maksās 92,000, bet pārsniegs 92,000, būtībā arī 10 miljoni pārsniedz 92,000 bez PVN, bet tur būšot investīcijas arī līdz 300 miljoniem eiro celšot pilsētu. Vasjuki vēl vieni, pat otrais laikam, jo viens ir tur tajā Andrejas salā, Andreja jostā. Ja? Bet, redziet, no Andrejas salas sponsoru tur sanācis, tu pat redzu, tad nepatīkams signāls, ka viņš tur saucot Kadīro par savu dārgo brāli un ko tur visu, jākal sūdi iestājušies. Līdz ar to lidos saka, nezinu, kas investēs, pašlaik notiek darbs pie investoru piesaistes. Lai tie vasjuki būtu vai nebūtu, bet tā īsti skaidrs, kāpēc tas būs tagad Riks Airport City un kas ir Riks, to mēs tā kā īsti nezinām un kāpēc to vajadzēja darīt, bet dabiski, ka tā nav ne tuvu, ne vienīgā. Mēs atceramies Rīgas zooloģiskā dārza jaunā vizuālā identitāte,
kas laikam tā kā parādīja bez mazoja kaut kādu seksa ainu, kā šūnas dalās, un tur bija rakstīts pamatojums, kāpēc jāmaina identitāte, ka tā, kas tagad esot, tā mudina apmeklētājus atklāt kopīgo atšķirīgajā, savienojot tik katru pasaules dzīvību kopīgā stāstā. Nu, teiksim, tas līdz šim tā nebija, bet tagad mēs apvienosimies kopīgā stāstā. Un tad, protams, nāk, es tiešām biedri neatceros, kāds bija iemesls Rīgas dzelzceļa stacijas pārdēvēšanai par, kā tagad tur ir dzelzceļa stacija Rīga, kas vēlāk izrādījās nepareizi, ka tāda maz nesot īsti pareizi rakstīts. Tur bija radikālāks pasākums, ļoti ģeniāls. Tātad tur uz fasādes bija uzraksts 3 valodās. Tur bija stacija, vokzāla un termināla. Un tur puiši pielika sastatnis un to vidējo diezgan brutāli noplēst nost, atstājot, protams, kā mēdz būt, ilgi turēts uzraksts, ja tiek tur burti novākt, skaidrs, ka viņš salasāms ir. Tā sakot, tāda pārdēvēšana tādā, lupatlašu stilā, teiksim. Bet tā stacija, apmēram kāda, viņa bija tāda, apmēram viņa tagad ir, tie ļaudis tur iet un nāk, un tā šubago, tā piedzēries, un maina naudu, un var iedzert kafiju. Tur, ne uz vienu, ne uz otru pusi tā īsti, kur pretīm mēs tā rītīgi spēcīgi redzam Latvijas pasažieru vilciena jaunās identitātes Vivi momentānu rezonēšanu sabiedrībā. Pirmkārt, tas Vivi, tas nosaukums tika krustām, šķērsām un visādās pozīcijās no asprāšiem, bet, protams, ka vislabākais ir tas, ka tas nāca praktiski reizē ar tiem jaunajiem Škoda vagonka vilcieniņiem, kuri kā ieskrējās, tā apstājās. Un līdz ar to ļaudis tagad zvana viens otram pa tikšanos, un cik bieži šīs balzes, es nezinu, vai būšu, jo man jābrauc ar vilcienu, un tur nevar zināt. Vienmēr sakot, Vivi mums iezīmē tādu lielu ziepju, un kā tas izaicinājumi, tas ir tagad daudz izaicinājumu braucējiem ir, un tas, protams, nav slikti nemaz. Un kroni visam pielika ministrijas varam, jeb vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iespējama, nav vēl īsti, bet iespējama pārveidošana par darām, no varam uz darām. Tātad no vides uz dabas aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Par šito es prasīju pie veikala dažiem speciālistiem, cik tas izmaksā, bet man likās, ka viņi paši iesaistīti, jo man teica, ka ko tur neizmaksā, kas tur viens būtu, tas nekas nesot un tam līdzīgi. Var jau būt. Tur vienīgi tas pamats ir tāds, ka tas viss ir sācies ar tādu bezgalīgu, piedodiet, čakarēšanos ar ministriju funkcionalitātes pārdalījumiem. Jūs tā kā atceraties, ka to klimata ministriju taisīja tāpēc, ka nevis ir vajadzīga atsevišķa klimata ministrija, bet tāpēc, ka tā sadalījās koalīcijas politisko ietekmju, tas dalījums, ka tur vieniem, tā kā pietrūka. Un līdz ar to, nācās taisīt klimata ministriju, kurai, tā īsti nevar saprast, kādēļ un ko iedeva. Un tagad ir izdomāts, ka tas man īstenībā ir diezgan grūti saprotams, ka, viņiem tā kā to vidi arī vajag, bet to dabu vajag atstāt tā kā no tās vides. Bet, novadi, protams, var palikt pie dabas, jo pie vides viņi kaut kā nepiekrīt. Un droši vien, ka vēl būs kaut kādas mainīšanās, līdz ar to šī visticamāk nebūs pēdējā ministrijas nosaukuma maiņa, un tur ir vēl tas skaistais anahronisms no padomju laika ministrijas, kas nodarbojas ar tādu aizsardzību. Man nav skaidrs, ir ministrijas, kurš nodarbojas ar aizsardzības, vides aizsardzības vai dabas aizsardzības, veselības aizsardzības, tak mums laikam vēl ar vienu ir, bet, piemēram, kultūras aizsardzības mums nav. Vai nebūtu laiks, ņemot vērā arī šodienas aktualitātes, pārsaukt tās par uzbrukuma ministrijām? Jo dabai un zaļajam konceptam ir jādod pilnu vāju. Galvenais ir izglītības uzbrukuma. Uzbrukuma, jo aizsardzības tur nav. Izglītības ministrija iet uzbrukumā. Tieši tā, vajag iet uz priekšu un tad veselības uzbrukuma un tam līdzīgi, jo tas varbūt kaut kādā vietā arī to finansējumu sakārtot. Līdz ar to gan ļaudis pie veikala, gan ļaudis, kas mūs klausās, pirmkārt īsti nevar saprast vismaz lielākajai daļai no šo stulbumu, kaut kādu racionālo jēgu
Un tas otrs ir atkal jautājums, ar ko mēs bieži vien saskaramies un runājam paši, tās gan tad ir galvenās lietas, ar kuriem šobrīd, kā mēs teiktu, šajā sarežģītajā laikā politiķiem būtu jānodarbojas. Tiešām izskatās, ka viss pārējais ir sakārtots vai pakārtots. Bet, kuivīži paliek diezgan droši, ka pagaidām kuivīži paliek kuivīži. Es uzprasīšos atbildēt uz tavu to jautājumu, kuru tu biji iecerējis kā retorisku. Tur ir 3 racionāli iemesli šai pārdēvēšanai. Skaidri redzam. Pirmkārt, tradicionālais. Ja bērniņš ir paaudzies un slimo un ir pusauģu vecumā slimo un nevar atrast kaiti, Latgalē ir sena pārbaudīta tradīcija pārkristīt bērnu. Ļoti racionāls iemesls. Ja reiz ir paredzēts, ka būs ritīgi sūdīgi ar tiem vilcieniem, viņiem iet slimi jau cik gadus, ja? Tā, ka to sāk runāt par tiem vilcieniem, tie ieņem tie bērni, tagad jau ir tā kā bakalaura studijās, ja? No tā laika. Ja? Tā tad, pilnīgi slims projekts. Un skaidrs, ka viņu bija doma, ka ja viņu pārdēvēs, tad lietas pārkristīs, aizies labāk. Ja? Notika laikam tagad tā, ka it kā no sākuma likās, ka pavisam aplam notika. Tagad gan ir sadalīts, es tā saprotu. Ja viss ir kaut kā labi, tad tas ir vīvī, un ja vilcieni kavējās, tad pie vainas ir pasažieru vilciens, vai ne? Ir tāda schēma. Ļoti labi, tas pareizi. Jā, tāpat tiem varam darām arī varēs. Tas, kas būs izdarīts, pats būs darām. To sauc diversifikācija. Jā, sadalīšana, atbildību, tur kompetencializācija. Kompetenci sadalījums, jā. Jā, un tā. Tā kā tur ir viena racionālā lieta. Otra racionālā lieta ir izlikties, ka kaut ko dara, un paslēpt savu iepriekšējo zem vecā, un ja to dara pietiekoši uzmanīgi, tad tas var paveikties. Tā piemēram, visi mūsu vecuma cilvēki atcerēsies, cik šausmīgi iestāde bija privatizācijas aģentūra, un Jānis Nagls kā viens no valsts galvenajiem tur nemīluļiem un tā. Privatizācijas aģentūras vairs nav. Jūs tā domājat? Nē, viņi pārdēvēja. Pie kam 2 reizes pārdēvēja. Pirmo reizi pārdēvēja uz publisko aktīvu pārvaldītājs posesoru ar 4 S. Šis tais arī, jā. Viņi nekur nav ne likvidēti, un pat reorganizācija notika pēc tam, jau zīmolu nemainot. Viņi no akciju sabiedrības tādi kļūst par sīvu. Ko tas dod? Tas dod iespēju uz aizrādījumu jūs neko nedarat un tikai te šķiežat naudu, teikt, kā nē, mēs reku zīmols. Posesoru zīmolu izstrādēja un reģistrācijas apstākļiem un patentu uz to ir veltīta vesela lapus viņu mājaslapā. Kas raksturīgi? Pati privatizācija nekur nav palikusi un tā turpinās. Tātad gan viņi paši raksta, ka uzņēmumu portfelī ir vairāk nekā 1000 privatizējami vai atsavināmi nekustamā īpašuma objekti. Un 22. gada 15. novembrī ministru kabinets pieņēma lēmumu līdz 26. gada 31. decembrim pabeigt 94. gadā uzsāktu īpašumu tiesību reformu, jeb tā saucamo privatizāciju. Tas ir tās funkcijas, kā 94. gadā ir ielikts te privatizācijas aģentūrai. Tu viņu pārdevi, vai viņš turpat vien ir, nekas nav mainījies. Bet, tā sakā, mēs vairs neesam pasažieru vilciens, mēs esam Vivi Huhi, un mēs esam tur posesori, ko neviens nevar atcerēties. Ja? Ļoti racionāla doma, jo neko sliktu mēs par privatizācijas aģentūru vairs neesam dzirdējuši. Un trešais racionālais iemesls ir tas, ka šāda te darbības imitācija dod iespēju pārpumpēt naudu no budžeta un citiem centralizētiem avotiem, pārpumpēt reklāmistiem un piristiem priekšvēlēšanu periodā. Tās taču neko nemaksājot, viens burtiņš darām, tur esot 100 eiro. Tātad mēs zinām, ka visi šie projekti ir 100 000. Tur retums, ka nav 6 ciparu skaitlis, tātad lidostai tur bija 92 plus PVN, vai arī vairāk? Vairāk kā 92. Jā, tātad
Mēs runājam par 6 ciparu skaitļiem vienmēr. Un tas ir skaists veids, kā pēc tam uzrādīt, ka reklāmas un citiem darbiem priekšvēlēšana kampaņas laikā ir ievēroti tie knābi kontrolējamie skaitļi. Tā kā šeit neracionalitāte ir nevietājis uzrādīt 3 racionāls, es vēl 4. varētu, bet tas ir par indiāņiem. Drīkst anekdotas par indiāņiem stāstīt mūsdienās. Jā. Indiāns aizgāja vārdu mainīt. Un viņš pilsētā dzīvo un tur ar meitenēm grib iepazīties. Viņa pilnais vārds ir asi redzošais vanaks, kas strauji medībās krīt virsū katram medījumam. Nu tā, apmēram tas vārds. Viņš saka, ka es gribu meitenēm iepazīties, kamēr es stāstu meiteni prom jau. Nu labi, un kā tu mēs tevi sauksim? Bums! Tas varētu labi iet vidam. Vida varētu pārsaukt par bums. Nu, tas... Čiks labāk tad jau. Nē, vidam īstenībā apbrīnojami neviens nepiedāvā. Jo tas bums vairāk ir visiem šitiem, kas taisa Andrejostu varētu. Tagad Andrejosts to 3 miljārdu projektu varētu. Nevis Andrejosts jaunatīstības un pārattīstības projekts, bet viņš varētu saukt Bums A no Andrejosta. Un tas tur otrā pusē lidostā būs Bums R. Nē, tas būs Bams. Ne, Bams bija, tam ir komunistiski piesaistīt. Tas nekas. Bims. Bet rezultāts jau tas pats. Pa Bamu neviens cilciens nav nobraucis vispār visā garumā dzīvē. Un tai ziņā viņš sanāk kopā ar visiem šitiem. Nu, kaut kā tā, es pieņemu, ka pasmaidīt par visu vajag, jo būtu pārāk grūti, bet taisnība sakot, ņirgāšanās par nodokļu maksātājiem un valsts iestāžu pakalpojumu izmantotājiem turpinās pilnā sparā. Drīz mēs ieraudzīsim jaunus interesantus, es domāju. Obligāti. Versijas, bet jau tā kā tas jau ir noticis, tā mums liks priekšā. Nē, vēlēšana cikls uz šito vairs neko daudz nepagūst, bet uz pašvaldību vēlēšanām ir jāgatavojas visā nopietnībā. Līdz to, es domāju, tur pārdevēšanas ir gaidāms novadu līmenī diezgan daudz. Nu, un tad jau būs arī vēl pēc gada, tad jau būs Saeimas vēlēšanas klāt, un tur jau būs lielie visādi zīmološanas projekti. 234 77 667 brīvais telefons mūsu studijā. Uzdod mums jautājumus vai ziņo par nebūšanām savā provincē. Gaidīsim no tevis zvanu, izziņu vai WhatsApp. Brīvais telefons 234 77 667. Viens no mūsu autoriem, Mārtis, bieži stāsta anekdotus. Šoreiz es vienu anekdotu, kurš viņš šajā raidījumā jau ir izstāstījis vismaz 3 reizes, pārstāstīšu pats saviem vārdiem. Un tur ir tāds tā kā armēņu radio, kuram vaicā, vai var būt laimīga aprēķina laulība. Un atbilde ir, jā, var, ja aprēķins ir pareizs. Es no savas puses pielikšu, jā, var, kādu laiku vai kādu brīdi. Dzintri, ja es pareizi sapratu, tu šodien ziņos par vienu aprēķinu laulību, kas ir ilgusi. Jūs esat tik ciniski. Es gribēju tos nosaukt stāsts par kādu draudzību. Vai varbūt aprēķina draudzība? Labi. Ja, kaut kā tāda. Aprēķins, mantas dalīšana. Man šķita, ka tas tomēr ir tā kā, tā cilvēcīgāk jāskatās, jo darbojošās personas, Stambuls un citās gaismās ir 2 vīrieši, kas arī nebūtu nav slikti. Tie ir Mātiņš Staķis un Vilnis Ķirsis. Tur arī citas personas fonā pazib, bet, principā, šis draudzības stāsts ir par šiem jaukajiem cilvēkiem, jo, kā jūs zinat, Mātiņš Staķis, jauns perspektīvas politiķis, 20. gada oktobrī tika ievēlēts ar milzīgu, starp citu, tādu balsu pārsvaru un negaidītu par Rīgas mēru, par viņu pat nobalsoja Latvijas Krievu savienība un gan nacionālā, vienīgi laikam Saskaņa nebalsoja. Un tad tie pirmie komentātori tūlīt, kā tas parasti ir, te viss skrien tai vēlēšana naktī un prasa, un tad Rīgas mēram kandidātu diskusijās Staķis no attīstībai par progresīvo sarakstu bija pozitīvi noskaņots, un viņš sacīja, ka jau cerējām, ka smagas izvēles mums nebūs jāveic. Savukārt otra galvenā persona jaunās vienotības, to brīdi vēl mēram kandidāts Ķirsis, sacīja, jautājums ir, vai Rīgā turpināsies vecie laiki, vai būs jaunie laiki.
Aptaujas dati neliekot domāt, ka valdības koalīcijai varot kaut kas arī nesanākt. Un Ančerādena kungs, jaunās vienotības valdes loceklis, toreiz komentēja, ka optimālais rezultāts būtu kodolveido partijas, kuras ir valdībā, tad sāktos darbs, jo Rīgai esot nepieciešams Maršala plāns, lai izietu no situācijas, kas pilsētā ir pašlaik, sacīja Ančerādens. Sanācis ir Praporščika Ķuķkova plāns, vismaz man tā šķiet. Bet toreiz visi domāja tā, kā domāja. Paiet zināms laiks un draudzēšanās starp jaunizveidoto, kā teikts, valdības koalīciju sit augstu vilni. Atceramies dažus, Twitter ierakstus. 21. gads, draudzēšanās lieliska. Lūk, Inese Andersone, manā ieskatā varbūt mazliet panājo, bet tomēr deputāti no jaunās vienotības, 21. gada nogale. Apliecinu, ka kolēģi Vilnis Ķirsis un Mārtiņš Staķis strādā ar pilnu spāru, lai pēc iespējas labāk spētu tikt galā Rīgas saimniecību. Diemžēl esam nabagi, un šobrīd visu nevaram atļauties. Notīrīt ietves, subsidēt sabiedrisko transportu, ēdināšanu un vēl veikt visādus citus tur uzlabojumus. 21. gada decembrī arī sniegs ir uzsnīdis decembrī, un tur ir tāda, laikam, preses konferences, un patīk virsraksts LA portālā Ināra Egle, pieredzējusi žurnālisti raksta, Staķis un Ķirsis iztur apšaudi. Tur prasījuši viņiem par ka tās ielas būs kārtībā, un kādēļ nav, un tad viņi kopā tur ņēmās, ka būs un tā, un visu taču uzreiz nevar gribēt, un tam līdzīgi, un vienmēr sakot, abi divi rokās saķērušies, apšaudi izturēja. Vilnis Ķirsis, 22. gada marts, pilnībā saprotu un cienu Mārtiņa Staķa lēmumu. Tas ir tas lēmums, draugi, kur Mārtiņš izstājās no attīstībai par. Turpina Ķirsis. Nav piedodams azartspēļu lobija interešu apkalpošanas dēļ. Zem sitiena tiek palikta visas Latvijas galvaspilsētas attīstībā. Mēs turpināsim strādāt līdzinieku labā, neskatoties uz visiem nelabējiem. 22. gada septembris. Draudzība, vēl ar vien tā kā turpinās, jo Mārtiņš Staķis teica, tas ir par vienu gadījumu, ja jūs atceraties, fotografēts, kur Kalnciema ielas ietve ir nosvaltēta jauna, bet ietves vidū palicis apgaismojums staps, tā forši fotografēts. Un tur, protams, tad brēca, ka tur, oponenti mūžīgi, ka Ķirsis vainīgs, Ķirsis nost, un viņš atbildēja par infrastruktūru to brīdi. Mārtiņš Staķis teica tā, Vilnim un Olafam, var redzēt, ka draugi, nevis kaut kādi kungi vai kas, bet čomiem. Vilnim un Olafam ar šo gadījumu nav nekādas sakara. Kalnciema ielas segumu un ietves bija jāatjauno, ko viņi arī veiksmīgi dara. Jautājums tiks atrisināts. Es nezinu, vai tas jautājums ir atrisināts, taču pienāk 23. gads. Kasīšanās ir liela, jo es neatceros, kurš tad pirmais sāka ņemties ar to Rīgas satiksmes organizāciju un satiksmes departamenta iespējamu bezdarbību, korupciju, zakšanu un tā tālāk. Progresīvie teica, ka zog, Vilnis Ķirsis un jaunā vienotība teica, ka nezog viss. Dzintri, viens ļoti svarīgs iespraudums ar to satiksmes departamentu. Ļoti svarīgu lietu. Satiksmes departamenta problēmas tika glābtas 23. gada 31. augustā, jo nav vairs tāda satiksmes departamenta no 1. septembra. Satiksmes departaments tiek pārdēvēts par Rīgas valstspilsētas pašvaldības ārtelpas un mobilitātes departamentu. Urrā, biedri! Jā, Haidī, kā es šito aizmirstu? Tas ir pilnīgi kaut kas cits. 6. jūlijas. Vajagot vēlreiz satikties un izrunāties. Tā saka progresīvo frakcijas vadītājs Kosovičs. Tā kā vēl viss nav zaudēts. Izrunāsies un būs kārtībā. Paiet nedēļa. Progresīvi aicina jauno vienotību turpināt koalīcijas atjaunošanas sarunas domē. Aģentūra Leta informēja partijas progresīvie preses sekretārs ievērojamais žurnālists Ilja Kozins. Un tad, ir tā, ka domas satiksmes departamenta amatpersona disciplināru lietas dēļ, kas noslēdzās bez rezultāta, bijušie koalīcijas partneri joprojām ir pretējos uzskatos un sanaidojušies. Departaments gan ir pārveidots, bet sanaidošanās, diemžēl, turpinās, pār ko lieliski liecina, atkal ir ziema, draugi, un atkal ir sniegs, un situācija ir pilnīgi tāda pati, kā tas bija 21. gadā, kad Staķis un Ķirsis rokās sadavušies izturēja apšaudi. Tā kādā 18. janvārī, tur apšautās ielas ir, piedodiet, es arī teikšu rupju vārdu, ielas ir Dirsā,
Delfu studijā esot bijusi paredzēta diskusija, kāpēc tās jau nav tīrītas. Stāķis lielīgi raksta. Delfu studijā rīt paredzēta diskusija par bardakli Rīgas ielās. Tā nenotikšot, jo ķirsis un pulks nenāks. Nedēļu krāja drosmi. Bet tomēr pēdējā brīdī atteica medijam, negribot publiski runāt ar mani. Ne par pārmaksātajiem miljoniem bankrotējušiem uzņēmumiem, ne par izpildu direktora padomnieka politiski motivētu atlaišanu. Es gatavojos, nervozēju, bikses buktēju, varēju vismaz kādu vicemēru atsūtīt. Tā pašā dienā ķirsis bāž pretī. Mārtiņ, pusgadu gaidījām, ka tu saņemsies drosmi publiskai diskusijai. Krēsls studijā, domāt, kas notiek Latvijā studijā. Krēsls studijā stāvēja tukšs, bet nekneņķējies. Izbuktētās bikses noderēs Eiropas parlamenta priekšvēlēšanu diskusijās. Tas ir tā diezgan labi trāpīts. Respektīvi, draudzība ir beigusies. Tāds ir stāsts par kādas draudzības vēsturi. Šoreiz es būšu ar pozitīvo noti, ja drīkst. Es nolēmu teoriju paskatīties. Tātad teorija mums saka, ka bērni apsaukājas pārbaudot robežas, gaidot pieaugušo reakciju. Viņiem tur ir tā kaka un čūra vienu brīdi. Jā, un tas ir tas, kas notiek Rīgas domē. Un tas ir brīnišķīgi, lai viņi paaugās bērni, lai izrunājās. Šis ir normāls pusauģu process, tāds bērnu pusauģu, tā sakot, anālās fiksācijas periods. Es gribēju šai nopietnai analīzē pielikt arī savu. Es esmu veicis tādu pētījumu, un es gribētu atsaukties uz Freidu un Oidipa kompleksiem un freidiskajām pārteikšanām un nosapņotajām vīzijām, un man ļoti zīmīgi šķita tas gludināto bikšu motīvs šajā te apsaukāšanās. Tas mums latviešu politiskajā komunikācijā vispār tā ir tāda arhetipiska, kā teikt, lieta. Kad tik tur... Bikšu platēšana ir tā iet cauri kā sarkans pavadiens. Jā, un cik zīmīgi šie te jaunās paudzes politiķi nekur tālāk par to bikšu pletēšanu. Un iespējams viņi galīgi nav pie vainas, ka tas viss nāk jau kā tāda kolektīvā atmiņa virsū jau. Es atgādinu, kas varbūt tā uzreiz, kam nepielēc tās gudrības, ka vismaz labojiet, ja kļūdos, bet bikšu buktēšanu un vēl citas darbības, kas ir jāveic, pirmais laikam pieminēja Andris Šķēle, 96. gada jaungadu uzrunā, ja nemaldos. Bija tāda lieta. Līdz zobu mazgāšanai mēs vēl nokļūsim, visticamāk, pie biksēm mēs jau esam. Ejam tālāk. Atgādinām, ka raidījums var skanēt tikai un vienīgi pateicoties klausītāju atbalstam. Ja arī tu gribi palīdzēt mums turpināt atklāt neiedzības, skaidrot piņķerīgus jautājumus un saukt lietas īstajos vārdos, tad ziedo Latviešu podcastu atbalstam. Ziedojuma lādīti atradīs tepat zemāk šīs sērijas aprakstā. Mārcis šajā raidījumā jau paspīdēja, nospēlējot tādu pozitīvo ziņu nesēja lomu. Un nākamais mūsu sērijas sižets arī ir gandrīz vai labas ziņas, un tad tur tālāk var skatīties, vai tur ir arī kāda sliktā ziņa vai ne. Un tā labā ziņa ir Baltijas militārās alianses veidošanās sākums. Tas droši vien pavisam bez ironijas tā ir laba ziņa, vai ne, Mārcis? Neapšaubām. Jautājums par to aliansi varbūt man nav tik skaidrs, jo es neesmu uzķēris, kur tur ir tie organizatoriskie momenti, bet tas, kas tikko kā ir parakstīts, un tas ir parakstīts tā, ka sēž pie galda un paraksta, ir tas, ka Baltijas valstu aizsardzības ministru komitejas sanāksmē, tāds orgāns, ministru komiteja, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas aizsardzības ministri ir parakstījuši vienošanos par Baltijas aizsardzības līnijas izveidi, lai stiprinātu Baltijas valstu un NATO austrumu robežu. Tas ir konkrēts dokuments, un man tas šķiet pozitīvs tādēļ, ka Latvija būs uzņēmusies kaut kādas saistības vismaz pret kaimiņiem. No šī viedokļa, zinot, ka Latvija ir vislaiskākais, visslimākais
un šķiet arī strateģiskas domāšanas spēju apdalītākais elements visā NATO austrumu robežā, tad šis ir pozitīvi, ka vismaz būs kaut kas jādara līdzi vai vismaz jārunā līdzi, kas jau tādam murmulim kā mūsu aizsardzības ministram ir pozitīvi, jo citos jautājumos viņš izsakās, mēs diršamies un dirsīsimies. Ja? Tā, darīt neko nedarīsim. Skatīsimies, vērtēsim, tad tur analizēsim un ko tik visu ne. Kā tik kaut ko nedarīt. Ja? Šeit būs parakstīts dokuments, Igauņu plāns jau ir paziņots, tur ir runa par 600 bunkuriem, pie kam nopietniem, vienam vadam. Vienai nodaļai 10 cilvēkiem. Nevis vadam. Jā, bija runa Nevis vadam. Vienība ir nodaļa, kas darbojās mūsdienu NATO taktikā. Vads ir 30 cilvēki, tie bija 10 cilvēku bunkuri. Tas bija tas ir nopietni, un ja to betonā uzstājas ar pareizu pārsegumu, tad viņš iztur pirmo triecienu. Tā kā šī ir laba ziņa, un apjukumu publikāt ap šo pašu laiku izraisīja viena cita ziņa, tāda, ka pat draugi zvanīja, traki, šausmīgas ziņas, ārprāts, un tas bija NATO augstākā militārā amatpersona, aizkomandieri, tātad militārās komitejas vadītājs, holandiešu admirāls Robs Bauers, teica ļoti cietu tekstu, kura galvenais teikums bija, ka mums ir jāapzinās, ka nekur nav teikts, ka mēs varēsim dzīvot mierā apstākļos. Tas ir, ka ir jāgatavojas karam un ka mēs gatavosimies karam. Un cilvēki, kas visu laiku domā, ka nekāda kara nav un tas kaut kur tālu un ka tas uz mums neatiec, pēkšņi atķēra, kā būs karš, šausmas būs karš. Cilvēki mīļie, karš ir jau labu laiku. Šeit pie mums karš sākās 2008. gadā pilnīgi konkrēti jauns kara uzliesmojums ar Krievijas agresiju pret Grūziju, un jaunā fāzē iegāja pirms 10 gadiem. 2014. gadā Krima, Donbass. Tāda jautājums, vai būs karš, ir vienkārši pašatmaskojošs debils jautājums. Karš ir 10 gadu jau, un mēs tajā piedalāmies. Un ja mēs ļausimies sprūdu mekšķēšanai un Kalniņa iztapībai, es domāju Leonīdu Kalniņu ģenerālu leitnantu, tas pats Krievu platuma dzelzceļš te vedīs iekšā bruņojumu, ārā vedīs jūsu bērnus. Tā kā Krievi jau ir nolaupījuši, izveduši uz pārkrievošanu 19,000 Ukraiņu bērnu, tie ir tikai pierādītie skaitļi. Mūs apdraud Krievi bez kādiem var būt un pieklājīgiem izteicieniem. Viņi mūs apdraud un viņi mums konkrēti draud. Un mūs apdraud mūsu pašu jampampiņš pie varas ruļļiem, kuri stāsta kariņu personā, ka vajag turpināt apkalpot Krievu biznesu, lai tie varētu labāk bruņoties, slepkavot Ukraiņus un gatavoties ar ērtībām slepkavot mūs. Tā ir kariņu loģika. Īstā loģika drīkst būt tikai tā, kas ir zinām kopš Romas laikiem. Civis pace para bellu. Ja tu gribi mieru, gatavojies karam. Un armijas uzdevums nav aizstāvēties un karot. Pirmais un galvenais sagatavots armijas uzdevums ir gādāt, lai neviens neriskētu tev līst virsū. Tas ir armijas uzdevums. Šobrīd pie pilnīgi plikas robežas, pie mūsu armijas komandiera stāstiem par to, cik ļoti nevajag mums mīnas, ka tas viņiem traucēs dzīvot. Ka tas prasīs cilvēkus kaut kā tur, ka būs kaut kas jāskatās, kas notiek. Ja? Es pievēršu uzmanību. Ir runa par Ottavas, to sauc Ottavas līgums saīsināt. Viņam ir garāks nosaukums. Runa ir par atteikšanos no kājnieku mīnām un aizlieguma tās ražot, iegūt un uzglabāt, neatkarīgi no lietošanas. Atrašanās šajā līgumā aizliedz tās iegūt, ražot, uzglabāt. Parakstījušas ir 164 valstis 2022. Gada dati man ir. Un tad tāds sīkums. Uzmanību.
lielvalstis, kas ir pašreizējie kainieku mīnu ražotāji, nepiedalās šajā līgumā. Tā izskaitā Savienotās valstis, Ķīna, Krievija, Indija un Pakistāna. Tas kopā sastāv 3,5 miljardu iedzīvotāju. Pusi no pasaules nepiedalās šajā līgumā. Kāpēc? Indija un Pakistāna. Tāpēc, ka viņiem ir reāls karš. Ķīnai ir konflikts ar visiem, kam tiek klāt. Krieviem ir reāls konflikts. Un amerikāņi zina, ka, ja viņi grib karot, ka viņiem ir mīnas vajadzīgas. Atteikšanās no mīnām nozīmē padoties Krievijai, jo mums nav robežas ne ar Indiju, ne ar Pakistānu. Šo te jautājumu mums klausītāji arī pēdējās dienas mēģina mūs pamudināt vai izprovocēt, komentēt. Dzintri, varbūt savu viedokli. Tu arī pavisam neesi militārs cilvēks, bet norūpējies. Ko tu domā par šo te situāciju, par karu un varbūt arī par mīnām? Par mīnām vislabāk jau būtu domāt par govju mīnām, bet ar to tur tas īsti nederēs. Es sākšu ar mīnām, es nezinu. Kalniņš, armijas komandieris, viņš tur kaut ko tajā tekstā, vismaz, ko es redzēju, teica, ka nevajag tās mīnas, bet vajag kaut kādas citas mīnas. Es to nezinu, es neesmu mīnuvecis, līdz to, es tā galīgi viņu uzreiz sūtīt negribētu, varbūt tur ir kaut kāda taisnība tajā lietā. Viņš tā neteica, ka vajag, viņš teica, ka mēdz būt citādas mīnas. Viņš vispār netaisās robežas sargāt. Tie ir tie sūdi. Jo tas viņam traucē, tur cilvēku vajagot. Protams, jā, protams. Tas ir viens, tā labā ziņa ir, ka arī kaut kāda Rietuma Eiropas, kaut cik ar militārismu saistīta politika, tai savā retorikā vispār atļaujās pieminēt, ka vispār karš var notikties. Agrāk to, kaut kādos raidījumos tikai kaut kādi pensionēti puspulkveži vai kas kaut kur stāstīja, kā, uzstājoties kā eksperti vai kaut kas tāds. Tas tagad parādās, tas ir kaut cik laba ziņa. Tā Baltijas aizsardzības līnijas izveide, ko tagad te parakstīja, tā arī ir laba ziņa, jo, sekot, tas maksās drusku mazāk nekā Rail Baltikas pieņem, kaut ko jau maksās, bet ne tik daudz, un te jau Mārcis teica to, ka tad, ja divi tur tādi drusku stiprāk, tad trešais posms tā Latvija no tā kā pavilksies drusku līdzi. Un tā ir tā labā ziņa. Gribi to mieru, gatavojies kāram, jo Krievija nesaprot pilnīgi nekādu citu valodu, vienīgi to, ka iedod pa muti. Un tā ritīgi. Un arī, ka nebaidās. Nebaidīties un skaidri un gaiši dot saprast, ka iebrucēji var dabūt pa muti, pamatīgi. Un tad tas vēl viens ir, kā es personīgi, kuram ir 64 gadi, dabīgi, ka manam militārismu liela sakara nav, un tad jautājums, ko es varu darīt. Tas, ko es varu darīt, pirmkārt ir, es ieteiktu noklausīties tos raidījumus par ieročiem, jo tas dod diezgan skaidrs atbildes, kā katrs var palīdzēt. Kā es varu palīdzēt? Man pašvaldībā ir jāiet virsū, un es to laikam tad arī, nevis laikam, bet es to darīšu. Piemēram, ir kaut kāda objektu apsardze vai kaut kādas tādas lietas, kur vajadzības gadījumā cilvēki, kas organizē dzīvi kara vai kara aizmugures apstākļos, varētu saprast, ka es viņiem varu būt noderīgs. Otrs, pasākumus rīkojot, un tas ir viens no maniem biznesiem, pēc iespējas dot cilvēkiem variantus satikties ar zemesardzes. Jūs zināt, kāds notiek pasākumos, tad atbrauc mašīna tā lielā un tur zemesargi, un tad bērni kāpj groz stūri. Bet reizē vienmēr ir jābūt kaut kādai teltī, kuri cilvēki, kuri var atbildēt uz jautājumiem tiem, kas interesēs par zemesardzi, par jaunsardzi, ko darīt un tam līdzīgi. Respektīvi palīdzēt tai komunikācijā. Trešais, ko es varu darīt, es pietiekami labi ejot pārgājienos, zinu vietējo lokāciju. Meži, krūmī, jūrmala, pļavas un viss pārējais, es pieņemu, ka tās ziņas var noderēt, ja tas tā būs vajadzīgs. Un gala beigās tas emocionālais piesitiens, man ir 5 mazbērni. Daudziem ir mazbērni. Līdz ar to jautājums ir skaidrs, ka kaut kā viņu aizsardzības labad man kaut kā ir jādarbojas. Un tas ir tas galvenais motivators visā šajā stāstā. Un galā mēs uzturam raidījumu. Tad tā arī ir vēl viena palīdzība. Tas ir tā bez baigiem humoriem, ko es sarādzu, kā varētu piedalīties visā tajā lietā. Šobrīd es esmu dzirdējis un diemžēl arī, lai cik man nebūtu žēl to atzīt arī no dažām autoritātēm, kas mums pārstāv armijas viedokli par to, ka nevajagot baidīt cilvēkus. Tas ir ļoti slikti, ka cilvēki baidās no kara, vai ka viņi saprot, ka tā ir realitāte. Kā tev, Dzintri, šķiet, vai gatavošanās karām ir laba ziņa,
vai tā ir baidīšana? Kā tu to jūti? Baidīties un baidīšanai ir milzums nianses. Tās bieži vien tiek pie kuriem ir veikali apspriestas. Saskarsme ar realitāti, ka blakām ir ienaidnieks, kurš var uzbrukt sevišķi tagad. Tā nav nekāda baidīšana, tā ir reāla situācijas apzināšanās. Kā starp citu bija puča laikā. Mēs pamostamies no rīta un iestājušies sūdi. Tie, kas dzīvoja 91. gadā, kaut kādā saprašanas vecumā to ļoti labi atceras. Labā ziņa bija tā, vismaz mūsu pozīcijā, ka bija sagatavots alternatīvais radio variants, ko mēs arī veiksmīgi iedarbinājām un darbojamies. Kaut kas bija sagatavots. Bet kopumā cilvēki izskatījās nobijušies un nezināja, ko darīt. Tāda pati situācija un vēl trakāk īstenībā var atkārtoties. Uzsveru var, tā nav obligāta. Bet to atgādināt, tā nav baidīšana, tā ir reāla situācijas apzināšanās. Kamēr tu runāji, es klausījos un nokļuvu pie domas, ka mums ir jātaisa vēl viens speciāli izlaidums cilvēkiem, nevis par ieročiem, bet tiem cilvēkiem, kuri pilnīgi skaidri zina, ka viņiem ierocis nebūs un ka viņi nav tie, kas šaus, bet ko tu vari izdarīt reāli. Jo līdz šim tā runāšana par 72 stundu somu, tā ir bijusi pilnīgi kaut kāda abstrakcija, un tur ir ļoti daudz kas tāds, ko cilvēkiem vajadzētu zināt, un kā viņi var šavas bailes no kara pārvērst par nevis psiholoģisku gatavošanos, bet praktisku gatavošanos. Tā kā laikam sāksim domāt par tādu speciālu izlaidumu. Bet pirms... Speciāli izlaidums pa bailēm. Bailes. Bet atpakaļ pie Mārča stāstītā par mīnām, es gribēju vēl pāris lietas pie šīs tēmas piesviest no savas puses klāt, kas nav maz svarīgi. Mūsu klausītāji varbūt visi nezina. Arī Ukraina ir parakstījusi pret kājnieku mīnu konvenciju. Un nekur es nevaru atrast informāciju, vai Ukraina izmanto reāli kājnieku mīnas savā pusē vai nē. Bet, ko var ļoti viegli atrast informāciju, ir aprēķini par to kājinieku mīnu daudzumu, kas ir izvietots okupētajā Ukrainas teritorijā. Tas ir miljoni, tie ir burtiski miljoni mīnu, kas šobrīd ir saraktas Ukrainas zemē. Un Krievi, viņi zina, kā to izmantot. Un tas ir NATO neiedeva vajadzīgos ieročus vajadzīgā laikā Ukrainai, Krievu pagūs sarakt mīnas. Un uzbrukums ir apturēts. Tur, protams, ka nākās pieminēt, ka tas, ko mēs redzam video, tās pārsvarā ir prettanku mīnas, visi tie spilgtie lidojošie pa gaisu tanki, bet dzīvē tie ir vēl miljoni arī kājnieku mīnu. Un ar to kājnieku mīnu stāstu pie mums Latvijā visticamāk aizgāja šķērsam tajā brīdī, kad publika saprata, ka atteikšanās no Ottavas konvencijas ir, nevaram uzbūvēt žogu, gar tur dzeloņdrāžu žogu, sarakstīm kājnieku mīnas gar robežu. Protams, ka tādā veidā tas nedarbojas. Tas tā nestrādā. Un tur tādā ziņā Kalniņam un armijā ir taisnība, ka tā tas nestrādā. Jā, bet tas nav iemesls, lai atteiks. Ticība Kalniņam ir zero, es citēju. NBS paziņojumā presē vērš uzmanību, ka Ottavas konvencijā 164 valsts, tāpēc šādu mīnu iegāde, ņemot vērā to pieejamību un iespējamo izcelsmi ārpus konvencijas esošajās valstīs, neracionāli neparedzami sarežģīta. No Amerikas nopirkt Haimaršus ir vienkārši, un kājnieku mīnas no Amerikas nopirkt sarežģīti. Tie ir vienkārši rupji primitīvi meli, virzīti uz sprūda nelietīgās pozīcijas stiprināšanu. Pats Kalniņš visticamāk pieņems jebkuru pozīciju, ņemot vērā, ka visā savā darbībā viņš ir pierādījis, ka viņš ir memļaks. Pirms 5 vai 6 gadiem viņš torpedēja obligātā valsts dienesta koncepciju. Tas ir. Viņš ir ar mieru nedarīt neko, lai saglabātu savus pagonus, kas ir uzšūt pa virsu padomju pagoniem. Cik man zinām, ka politiski uzspied, tad tomēr aizgāja tā obligātā militārā darīšana. Jā, bet to uzspieda pirms Kremļa aģenti progresīvi iekļuva valdībā. Tomēr tas bija pirms. Un pats viņš ir, cik man zināms, vienīgais šāda līmeņa NATO armijas komandieris, kurš ir zvērējis padomju karogam. No padomju armijas viņš izstājies 90. gadā, zemesardzē iestājies 97. Ja? Es šim cilvēkam neticu nevienam vārdam, ņemot vērā, ka viņš parakstās zem klejmelīgiem apgalvojumiem. Par sprūdu vispār tur nav jautājums. Ja?
Tas ir cilvēks, kurš šajā mieru darīt visu kaut ko, ka tikai nekas nebūtu jādara. Ka tik krieviem nenodarītu kaut kādu mazu ļaunumiņu. Kaut vai viņi paši iedomātu. Bet vēl vienu labo ziņu beigās es gribētu izcelt. Tas, ka publika un diezgan plaši interesējas un runā, un publikā ir kaut kāds viedoklis gan par karu, gan konkrēti par mīnām, lai cik viņi neprofesionāli domā un lai cik tas ir civilista viedoklis, kas nekā nepalīdz varbūt karot un tās mīnas izlikt vai nopirkt, bet tā tomēr ir laba ziņa. Tas nozīmē, ka mēs esam tuvāk tai sabiedrībai, kur apzinās, kas mums ir austrumos, kāds mums ir kaimiņš, ar ko mums ir jārēķinās un kā mums ir jāsāk domāt pašiem ar savu galvu. Jā, vismaz no publiskās retorikas tas ir interesanti, ka kāra iespēju un arī attiecīgi kaut kāds gatavošanās pasākums pieļauj ļaudis, pa kuriem es zinu, ka viņi tā kā dažādiem politiskiem spēkiem simpatizē. Nevis, kur tikai kaut kāda baigie nacionāļi vai kaut kas tāds. Viens no punktiem, kas būtu jādara, būtu tomēr jāpievērš uzmanību, cik bezkaunīgi melo pašreizējie varsvīri. Konkrēti Kariņš, piemēram, kurš teica, ka Krievu graudus, big deal, tas neko nemainīs, nevienu kapeiku Krievijas biznesā. Ja? Mēs zinām, ka Krievu graudu tranzīts caur Latviju ir Krievu biznesa ļoti nozīmīgs Krievu budžeta daļas stiprināšana, un katrs miljons, ko mēs šeit nopelnam, ir visticamāk kaut kāds miljards ieročiem, ko karot Ukrainā, slepkavošanai un visam pārējiem. Un piekritīsim tai loģikai, ka nekas nemainīsies. Tā uz kādu pamatu mums ir jādiršās ar zaļajām problēmām, jo nekas jau nemainīsies. Pat ja Latvijā aptur visus automobīļus, visus dīzeļus, visas krāsnis, pilnīgi visu ražošanu. Mūsu CO izmešus Ķīna uztaisa dažās stundās, ko mēs pa gadu. Un tas neko nemaina. Ja reiz tā drīkst domāt, tad ir jāizliedz visi zaļā aktivitāte, jo dabai tas neko nemaina pēc Kariņa loģikas un ekonomikai traucē. Jūs saprotat, ka mums ir aizsardzības ministrs un ārlietu ministrs, kuri visiem spēkiem cenšas uzturēt Krievijas kaujas spējas. Padomājiet par to. Un tagad pie mūsu tradicionālās un noslēdzošās rubrikas jautājums no provinces. Bet pirms mēs ķeramies pie jautājuma, es gribu padalīties ar atbildi uz iepriekšējā raidījumā uzdoto jautājumu. Vai tu vari atgādināt, Dzintri, ko mēs pagājušajā nedēļā vaicājām? Tas jautājums bija apmēram tāds, cik simti uzņēmēju jau ir pieteikušies ārlietu ministra Kariņa plānotajai oficiālajai vizītei Japānā kā līdzlidotāji. Un te ir ienākusi tāda atbilde no labi informēta avota, kas ir tuvu, vai lidmašīnām vai kādam veikalam tuvu, ka pagājušo nedēļu esot pieteicies 6. līdzbraucējs. 600? Nē. Jā, 600. 6. gabals. 6. gabals. Ir laba ziņa, nevajadzēs to 200 vietīgo Boeing trenkāt, varēs Kariņš ar savām ierastajām jet lidmašīnām aizšaut uz to Japānu nelielā draudzīgā kompānijā. Bet varbūt, ka tā tikai runā. Patiesībā skatīsimies, kā Kariņam ies, un vai viņš aizvedīs sev līdz lielāku delegāciju nekā Šlesers aizved uz Ķīnu. To būs interesanti salīdzināt pēc dažām nedēļām. Bet tagad pie jautājumu no provinces. Jautājumi iz provinces. Jā, jautājumi iz provinces. Pirms uzdodam šajā sērijā jautājumu, dodu vārdu Mārcim īsam situācijas raksturojumam. Jā, pēc daudzu gadu un nescik valdību pūliņiem Latvijā tika realizēta administratīva teritoriālā reforma, arī tīzla kā visas iepriekšējās, jo tajā nekādi neiekļāvās Varakļānu un Garkaunas bijušie maznovadi. Un šo te ķezu nāksies risināt bijušai varam un gaidāmajai daram ministrijai, vai varbūt pat abām kopā. Es pat nezinu, ko viņi iesāks tagad. Dzintri, kā tu domā? Es domāju tikai to, lai klausītāji izdomā, jo te mums rastos labs jautājums klausītājiem, un tas jautājums skanētu šādi. Kur atrastos jaunizveidotā
Garkalnis Varakļānu, jeb saīsināti Garvar novada galvaspilsēta. Nu, esam tikuši līdz raidījuma beigām. Paldies, Dzintri, ka biji tik pacietīgs, un paldies tavam telefonam, kura baterija bija tik ilga un izturīga, lai šo te sarunu ierakstītu. Paldies, Mārcis, tev par piedalīšanos. Tiekamies ar klausītājiem nākamnedēļ un visu gaišu. Tā, noklausieties to gabaliņu pa stroķiem. Juri, ieliec linku iekšā kaut kā. Jā, noteikti ielikšu, noteikti. Jā, ļoti vērtīgi būs. Atā.